Esiet sveicināti. Latvijas politiskajā dzīvē ir viena labi izveidojusies tradīcija, ka cilvēks pat var izbraukt uz dažām dienām atvaļinājumā, atgriežoties, viņš zina, ka viss notiek kā parasti. Vienotība atkal ir saplēsusies savā starpā. Tā ir. Mums šodien studijas viesis Rīgas domas deputāts, Pilsoniskā savienība Jānis Mārtiņš Škuja. Paldies, ka atnācāt. Paldies par uzaicinājumu. Bet, tad sākam to, ka, manas prombūnas laikā, tas, ko jūs pamanījāties, sāksim ar to, pirms mēs nonākam līdz vienotībai kopumā. Ko Pilsoniskā savienība pamanījās izpildīties, bija tas, ka tika atklāts vienotības birojs, un Pilsoniskā savienība pateica, ka viņi uz šampanieru dzeršanu nenāks. Un, es saprotu, tā arī notika. Tieši tā. Labi. Okay. Pirmkārt, vai pagājuši kaut kāds laiks, kaut kādas dienas, jūs esat paši savā starpā sapratuši, kurš domas titāns izvēlējās tik dārgu vietu, Hoteldromu? Ja es man būtu pazvanījuši, es būtu ieteicis vēl dārgāku vietu, bet Jā, sāksim ar to, ka Pilsoniskā savienība nekad nav bijusi pret vienotību un vienotas partijas izveidošanu. Ir cits jautājums, kādā kvalitātē. Un ja nav saprašana vispārībā par vienotību kā terminu, tad partijai absolūti nav jēga. Bet ja mēs atgriežamies par biroju, zini, ar mums neviens informācijā nedalījās, kurā vietā, un mums tas nav zināms. Tagad gan ir, jo jau publiski tas ir izskanējis, ka tā tad šo projektu organizēja Edgars Jaunups. Problēma, protams, pastāv iekš tā, kad vienkārši Pilsoniskā savienība netiek informēta par jaunā laika nodomiem, un līdz ar to jau iepriekš, kad izskanēja iespējama vienotības biroja izveidošana, jau iepriekš no Pilsoniskās savienības puses Ģirta Valda personā bija izteikts bažas un faktiski tādas, jau klāja tāda, kā lai saka, nepatika pret šādu biroju izveidošanu pirmkārt šodienas apstākļos, kad ekonomiskā situācija valstī ir tāda, kāda ir, kas faktiski ir lieku reizi tautas kaitināšana. Ko gribētu te birojā darīt? Nezinu, tas droši vien ir jāprasa jaunam laikam. Tas, kad visām trijām partijām joprojām ir savu biroju, ja, un par vietu, droši vien gribēja baigi simboliski tuvāk Mildai. Beigās sanāca neīpaši, teiksim, droši vien tas pozitīvākais tēls, kāds ir izskanējis medijos. Labi, man gan taisnība sakot, cilvēki teica, ka tā gluži nav, ka Pilsoniskā savienība nav zinājusi, jo Arvils Ašrādens ir jūsējais. Un teiksim, viņš, kā teikt, ir bijis klāt un nebūtu nav iebildes pret visiem stāstiem. Bet, labi, okei. Redzi, ir tāda lieta, kad es varbūt dzirdēju, tu varbūt dzirdēji, kāds cits varbūt dzirdēja, bet ja ir kaut kāda kārtība, kādā tiek izskatīti jautājumi un dots akcepts, tad, acīm redzot, arī šī kārtība jāseko. Līdz ar to pateikt, kad jā, būs, nebūs. Un faktiski biroja atvēršanas diena, vismaz Pilsoniskās savienības biedriem, kad viņi saņēma savu e-pastā šādu ziņu, man liekas, piekdien tas bija liels pārsteigums, ka pirmdien vērs vaļā biroju. Un savukārt Ģirtam Valdim bija arī pārsteigums to, kad viņš tur, pirmkārt pārsteigums, ka pirmdien, otrāk, ka viņš teiks runu. Tas ir maigi izsakoties nekorekti. Labi. Protams, ka visticamākais, ja neskaita to, ka man patiešām grūti iedomāties, kas šajā birojā tiks reāli darīts un cik tas ir nepieciešams, tad, protams, varbūt šis stāsts kaut kur tā kā jau aizies cilvēkiem, teiksim, piemirsīsies. Bet tas, ko ko es tev varu droši teikt, un attiecīgi palūku komentāri, ir tas, ka vai tev nešķiet, vai kā privāta personai, vai kā savienības cilvēkam, deputātam, ka tā kā vienotība ir sakrāvusi tur sev tos sūda čupus galvas, jau tā kā drusku jau par lielu, pat no tie cilvēki viedokļi, kas teoretiski simpatizē vai balso par vienotību, jo Kampara kunga
tur tās īpašuma lietas un kredīta lietas, vēl pilnai laimēji Dombrovskis, teiksim, ar savu kundzes kredītu. Es te vēl nesaukšu vēl kaut kādus tur stāstus. Saprot, ka tas augšgals vienkārši, kur met tur ir kaut kāds skandāls. Un tev, protams, var teikt, tas valodas žurnālisti. Kā arī teica daži cilvēki. Un šeit gan Kampars, gan Dombrovskis, gan kas tur, ka tā ir mēdīja kampaņa. Kas notiek? Patiesībā sakot, varbūt nebūtu tik svarīgi, cik kuram kādi tur kredīti vai banku attiecības. Problēma jau sākās ar to, ka paldies, protams, premjeram un droši vien arī finanšu ministram, kad tajā bedrē ir kaut kāds betons pamats ielikts, lai negrimtu dziļāk, bet ir laiks sāk būvēt trepas, lai rāptos ārā no bedres. Un šajā gadījumā ekonomikas ministrija ir pilnībā teiksim, nulles līmenī, kur absolūti nedara neko un neveicina nacionālo ekonomiku. Un es domāju, caur šo prizmu tad arī problēmas sākās. Ja ekonomika kaut kāda attīstība iet uz augšu, tad žurnālistiem nebūtu iemesls vai kašķis skatīties par visām pārējām lietām. Protams, ir kaut kādas kļūdas tur deklarācijās, visās pārējās lietas, bet tā jau palikt otrajā fonā. Ja premjeras pats, un viņš izrādās, kā es arī uzzināju, balso valdībā, spriež par valstī piedarošo hipotēku banku, kur izsniegusi uz ļoti neparasti labvēlīgiem nosacījumiem. Viņa sievai kredīti, tas nav lieta, kas tā ir vienkārši just. Piekrītu, gluži korekti tas nav, bet vēlreiz saku, ka mani vairāk uztrauc ekonomiskā situācija. Jo, ja nebūs šīs te trepes, es atvainojos, tad nevajadzēja te izlikties vilkt laika garumu, bet vienkārši valstī vajadzēja bankrotēt, ielikt te vietvaldi un viss un jautājums būtu atrisināts. Līdz ar to tas, kas notiek vienotībā, protams, ir liels negāciju, teiksim, mākonis, un varbūt tas ir arī iemesls, kāpēc jaunais laiks ar milžu soļiem forsē šo te vienotības partiju. Nezinu, vai cerībā, ka tādā gadījumā kaut kādas negācijas vai kaut kas tur izgaisīs un izšķīdīs starp trijām partijām, bet Boltiņas kundze jau pasaka a priori, kad rudenī partija būs, un tur bez variantiem, un tiem, kam tas nav pieņemams, var pastāvēt malā, tad es atvainojos, par kādu partiju vispārībā mēs tad varam runāt. Labi, bet tu tā kā iemeti akmeni ekonomikas ministrijai par to, ka tur nekā nav ekonomikas, teiksim, atjaunošanai, bet vienmēr ir jautājums par iemesliem, kāpēc tas tā ir. Un, kāpēc tātad ministrija strādā tik vēlu, tik slikti, kāpēc tādā gadījumā, ja ir kaut kāda neapmierinātība, piemēram, Pilsoniskās savienības pusē, kāpēc tad nav izdarīts kaut kāds spiediens Kamparam, lai viņš tā kā vai mainītu darba stilu jūsuprāt, vai ietu prom, vai kaut kā. Tad pa ko ir stāsts, jo Pilsoniskā savienība ir viena no 3 partijām. Jā, situācija, protams, tāda, ka es nevaru stāstīt, nevis tāpēc, ka nevaru vai negribu, bet tāpēc, ka es neesmu valdē, es esmu ierindas Pilsoniskās savienības biedrs, un es tiešām nezinu, kādas ir tās iekšējās norunas, nezinu, neaiztiec manējo, es neaiztikšu tavējo, bet kur tā problēma? Problēma ir tieši tā, kā tu arī saki, cilvēku resursā, cilvēkos. Tajos resursos, kas ir izvēlēti. Un šeit, protams, tas ir pārmetums jaunam laikam. Apskatāmies, cik vajadzēja paiet laikam, lai apjēgtu, kad ministrs tomēr jāmaina. Un skumjākais būtu tas, ja tiktu deklarēts, ka ministrs tiek mainīts, tāpēc, ka nepareiza deklarācija vai kredītsaistības vai vēl kaut kas. Tas būtu skumjākais, jo tas vienkārši parādītu, ka vai nu negrib atzīt to, ka problēma ir ekonomikā, vai nu vienkārši neredz to. Bet principā tā kā tēze par to, ka Kamparam būtu jāmaina darba vieta. Mans personīgais viedoklis viennozīmīgi jā.
Nu, jautājums vienīgi, protams, ir tajā brīdī, kad tiek sāk mazgāt kauliņus Kamparam vai Dombrovskim un tā, tad, protams, jautājums, ko dara Pilsoniskās savienības ministri. Cik jūs esat paši apmierināti ar viņu darbu? Jo gal galā ir Vilka kungs, kuram, teiksim, principā var pateikt, ka īstenībā viņš ir tad, otrais cilvēks svarīgākais, un tad viņa atbildība ir ļoti liela par to visu, kas notiek. Par Elertas kundzi mēs arī varētu, kā teikt, protams, parunāt, jā? Es personīgi nekad neesmu slēpis savas domas, un arī darbošanos politikā es uzskatu, ka nekā personīgi, un ja ministrs arī no mūsu puses ir slikts vai neprofesionāls, es uzskatu, ka viņš jāmaina. Ja mēs runājam par Vilka kungu, man liekas, viņš ļoti labi, perfekti izdara savu grāmatvedības darbu, kas principā arī Finanšu ministrijai jādara. Tā ir liela grāmatvedība. Un visur smuki nogriež un parāda, kur un kā var nogriezt. Bet šeit tad ir tas jautājums, un skumjākais, ka tas jautājums vienotības iekšienē. Ja viens vienotības ministrs griež, tad otram ministram būtu savukārt jāparāda, kā un kur audzēt. Un ja nav šī dialoga, un man liekas, ka tieši vismaz reizi dienā Vilkam ar Kamparu būtu jātiekās un jārisina šī problēma. Un ja nav iekšēji šī dialoga, tad, protams, tad Vilka kungs ir vainīgs pie tā, ka viņš visu griež. Labi, ok. Es saprotu, tad, kad tuvojās diena, kad būs jāvēl Saeimai prezidents, tad, protams, drusku tāda ir tāda iracionāla sajūta. Tādā nozīmē, ka arvien vairāk politiķi saka, ka viņi tā kā balsos par Zatleru, bet pēc tam, kad viņi bija teikuši vienu un izdarījuši citādi Maizīšu sakrībā ģenerāla prokurora vēlēšanās, tad, protams, pat tad, kad tiek teikts, ka mēs balsosim, tad tādas īsti pārliecības nav. Vienotība saka, ka viņi tā kā balsos. Tad pašā laikā, varbūt ar tādu mazliet tādu maniakālu neatlaidību mēdī turpina apspriest, apžļembāt vai kā grib tēzi par to, ka vienotība var nemaz nebalsot visu par Zatleru, un pēc tam parādīties Aboltiņas kā spīkeris kandidatūra dzimtenē grūtā brīdī uzņemties šo smago pienākumu. Respektīvi spiest rokas vēstniekiem. Un tas ir, kas jums ir tavā, tajā jūsu lokā iekšienē, kādas ir sajūtas? Tur ir kaut kādas spēles. Jo saprotu, īstenībā tā, ka, tā pirmā līmeņa tie valsts vadītāji runā, tad tu gan jau vairs neņem pa pilnu, ko viņi saka. Viņi saka, mēs balsosim par. Labi, jā, kaut kādā.